Kuri cilvēki tavā dzīvē tev liks iziet ārā no tavas komforta zonas? Var paskatīties dzimšanas datumos. Ja cilvēkam dzimšanas diena ir 7., 16. vai 25. datumā, šie cilvēki vai nu rada krīzi savā un citu cilvēku dzīvē, vai arī pozitīvā nozīmē ļauj ļoti ātri augt, bet tā vienmēr būs iziešana no komforta zonas. Savukārt, dzimuši 8., 17. un 26. datumā, šie cilvēki ļoti strādā. Principā, ja viņi paši strādā un liek strādāt citiem, jo viņu klātbūtnē nevar slinkot. Viņiem tas nepatiks, viņi to ieraudzīs, pamanīs un arī pateiks. Un tie ir arī karmiskie cilvēki, tātad nekādas nelikumības viņu klātbūtnē nevarēs darīt, un arī tas ir dažreiz iziešana no komforta zonas. Vai tavā dzīvē ir tādi cilvēki? Varbūt tu pats vai pat esi dzimis šādos datumos?